Andris Kalniņš piedzima latviešu ģimenē, Rīgā. Laikā, kad pasaule bija nemierīga, jau bērnībā viņš ļoti pārdzīvoja par Pirmo pasaules karu. Viņa tēvs karoja Krievu pusē, taču nebija liels Krievu atbalstītājs. Viņam vienkārši nedeva izvēles, un vēlāk Andris piedalījās Latvijas neatkarības karā, kas sākās 1918. gada 18. novembrī un ilga līdz 1920. gada 11. augustam. Viņš cīnījās par Latvijas brīvību un aizstāvēja Rīgu no Bermuda spēkiem. Starpkaru periodā Andris dzīvoja mierīgāk, viņam parādījās ģimene un viņš aktīvi piedalījās vēlēšanās, balsoja par Kārli Ulmani un viņa reformām, kuras paaugstināja dzīves līmeni un labklājību valstī. Un Kalniņu ģimenei Ulmanis ļoti patika, un viņi atbalstīja viņa vadīto Latviju. Taču vēstures traumas mainījās 1941. gadā, kad Latvija bija okupēta. Andri iesauca sarkanajā armijā, viņš cīnījās 2. pasaules karā, karoja par komunismu un nonāca līdz pat Berlīnai 1945. gadā. Par drosmi viņš saņēma Padomju Savienības varoņa medaļu. Pēc kara viņš atgriezās Latvijā. Tā kā viņa māja Rīgā bija sagrauta kara laikā, viņš pārcēlās uz Jēkabilu. 1949. gadā marta masveida deportācijas viņa ģimeni neskāra, bet viņa kaimiņus gan aizveda uz Sibīriju. Pie Andra atnāca čeka, jo rādās aizdomas, ka viņš sadarbojās ar partizāniem, taču neko aizdomīgu neatrada un arī daudz nemeklē, jo Andris bija Padomju Savienības varonis. Viņš nebija pilnīgs komunists. Andris mīlēja savu dzimteni, taču zināja, ka atklāti to parādīt ir bīstami. Viņš klusībā sapņoja par brīvu Latviju. 1968. gadā sākās Prāgas pavasaris. Redzot, ka padomju tanki iznīcināja brīvības alkas un Čehoslovākijā, Andris galīgi pazaudēja uzticību un cīņu pret PSRS. No šī brīža viņš vēl stiprāk sāka gaidīt Padomju Savienības sabrukumu. 1969. gadā sākās karš Afganistānā, bet Andri armijā vairs nesauca. Viņš bija jau pārāk vecs, un karš viņam atgādināja par vecajiem laikiem, par zaudējumiem un sāpēm, ko karš nes sev līdzi. Andris Kalniņš nomira 1985. gadā un tika apglabāts Jēkabilī, tā arī nepiedzīvojot brīvu Latviju, taču viņa mīlestība pret dzimteni, ticība, brīvība un klusā pretošanās dzīvoja tālāk viņa ģimene un tauta.